Čau visiem, mani sauc kaut kā, un šodien es jums gribēšu parādīt mana kanāla pirmo videoklipu. Un šajā pirmajā videoklipā es jums gribēšu parādīt triku ar kārtīm. Nu tātad sāksim. Atversim. Ot, šitā. Tagad, ko es darīšu? Es tagad samaisīšu kārtis. Un, labi, kārtis tagad ir samaisīts. Tagad, ko es darīšu? Es atvainojos, es nedaudz pacelšu kameru augstāk, lai jūs redzat vairāk. Tā, tagad es paņemšu džokeri. Redzat džokeri. Es viņu likšu šeit, un viņš būs policists. Tagad, ko es darīšu? Es sadalīšu divās šupiņās. Ik pa 15 kārtīm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un to pašu izdarīšu ar otru šupiņu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un 15 kārtas. Tātad, kā jūs redzat, mums ir sadalīts kāva divās šupiņas, ik pa 15 kārtīm. Un jūsu uzdevums ir izvēlēties vienu kārtu no atlikušajām kārtīm. Šo ļoti labi. Šī kārts būs krusta 3, jeb angliski Tree of Clubs. Tagad, ko mēs darīsim? Mēs nolikšam šo Tree of Clubs kaut kur malā. Mēs sadalām šīs divas čupiņas, pārdalām uz pusēm. Tagad, ko mēs darām? Mēs paņemam šo te trīnieku un ieliekam šeit, un paņemam kādu no šajām čupiņām un ieliekam šeit. Tagad, ko mēs darām? Mēs paņemam džokeri, un mēs viņu otrādi ieliksim iekšā lūk šeit, uzlikšam šādi, un pēc tam mēs tad arī izdarīsim šādi. Un tagad šis te džokers meklēja, viņš pratināja visas cilvēkus, kas bija tajā mājā. Un tā māja, kur notika zādzība, šis te džokers, policists, gāja caur visiem cilvēkiem, kas atradās lielveikalā. Un lielveikalā bija ļoti daudz cilvēku. Un kurā čupiņā nebija džokers, to čupiņu džokers atlaida brīvībā. Viņš sāka kļūt tuvāk. Viņš šo te darīja 1000 dienu. Līdz viņš tika pie viena secinājuma. Šis secinājums bija jūsu trīnieks. Pamācība bija tāda, ka dariet visu, ko es darīju. Sadaliet divās šupiņās ik pa 15 kārtīm, sadaliet šupiņu, un jā. Tiksimies nākamā video.